Mani sauc Stanislavs Krakovskis. Izrādēs esmu mūza un jūs skatāties Ilūkste TV. Gribi kļūt nākotnē? Nezinu, neesmu domājis par to. Bet tā kā jau laiks būtu domāt, ne? Nu, it kā laiks, bet... Bet tu vēl neesi domājis? Neesmu domājis, tā sanāca. Hokejists negribētu būt? Pārāk vecs. Pārāk vecs? Cik tev gadu, kad tu saki? 19. Bet normāls vecums, Stanislavs. Mani sauc Oleta Levāne, es izrādē esmu suflieris un jūs skatāties Ilūkste TV. Vai sufliera darbs ir sarežģīts? Nu, manuprāt, tas ir diezgan nopietnas darbs, bet sarežģīts es šaubos. Labi, kāds būtu jūsu sveiciens žetona vakara skatītājiem? Vienkārši sveiki, lai jums patīk izrāde. Paldies. Izrāde. Mani sauc Armands, es esmu izrādē scenogrāfs un jūs skatāties Ilūkste TV. Jums patīk scenogrāfa darbs? Jā. Kas jūs gribētu kļūt? Nu, par ko jūs gribētu kļūt pēc 12. klases? Pēc izbraudzētāji. Kāpēc tieši tāda izvēle? Es nezinu, tas lielisks transporta līdzeklis, ja tam zirgē tikai sāli, es ieguvarētu tikt galā ar šo biznesu. Mani sauc Diana Murāne, es lūgā esmu... Vajag tāpēc! Jūs skatāties Ilūkste TV. Ko tu vēlies kļūt nākotnē? Skudrulansītis. Nu vai Mārtiņu tagad? Mani sauc Mārtiņš Nikolajos, es esmu dejotājs un jūs skatāties Ilūkstes TV. Spilgtākā atmiņa no mēģinājumiem? Spilgtākā atmiņa no mēģinājumiem bija, kad Edgars dziedāja. Jā. Tev patika? Ļoti man patika. Par ko tu vēlies kļūt nākotnē? Par cilvēku. Nē, Es gribu kļūt par cilvēku vienreiz savā dzīvē. Par cilvēku grib kļūt arī tavs draugs Andris Kaladinskis. Es to zinu, jā. Es zinu, ka jūs autobusā izdomājāt šo atbildi kopā, vai tā tas nebija? Tā tas nebija. Sākumā es un pēc tam viņš izdomājām. Bet jūs abi gribat kļūt par cilvēkiem nākotnē, Jā. ja? Kāpēc tieši par cilvēku, ne par ko citu? Par ko citu? Par ko citu? Par suni! Nē, tas ir galvenākās stūpības. Kā jūs to iedomājaties? Mani sauc Jāna Krasovska, es esmu izrādē horeogrāfe, jūs skatāties Ilūkste TV. Par ko tu vēlies kļūt nākotnē? Visdrīzāk es vēlētos kļūt par horeogrāfi. Kāpēc tieši par horeogrāfi? Jo tas ir tavs hobijs? Jā, tas patīk. Burvīgi, lai izdomāt. Paldies. Mani sauc Andris Kaladinskis, es izrādē nedaudz dejoju. Jūs skatāties Ilūkste TV. Vai tev patīk izrādē nedaudz dejot? Jā. Par ko tu vēlies kļūt, kad izaugsi? Par cilvēku. Tiešām. Mani sauc Cīta Hlapotina, Lukās esmu suflēris, jūs skatāties Ilūkste TV. Par ko tu vēlies kļūt, kad izaugsi? Es nezinu. Labi. Tā. Vai tev patīk sufliera darbs? Jā, man ļoti patīk. Varbūt arī nākotnē būšu par sufleri. Redzi! Ļoti jauki. Jā, paldies. Mani sauc Mārtiņš Glaudāns un es priekš izrādes taisu mašīnas un izrādē var teikt nedaru neko, bet nedaudz dejoju. Un jūs skatāties Ilūkste TV. Vai tev patīk taisīt mašīnas izrādēji? Jā, it kā. Kāpēc? Tas ir aizrāvieši patīk vai kā? Tādēļ, ka uz stundām nevajag. Nu jā. Labi, kāda ir spilgtāka atmiņa no mēģinājumiem? Kā Andris dejoja. Kurš Andris? Kaladinskis. Mani sauc Linda Trigumiro un izrādē es esmu Viktorija Grende. Jūs skatāties Ilūkste TV. Vai tev patīk izrādē būt par skolotāju? Jā, ļoti patīk. Kāpēc? Jo tas ir aizraujoši būt par skolotāju, par tādu skolotāju. Par ko tu vēlies kļūt nākotnē? Par kosmonam. Lieliski. Mani sauc Harijs Anspaks, izrādājās esmu Olbis Nāmējs, jūs skatīties Ilūkste TV. Kāds
tavs tēls ir vislabākais lugā? Tāpēc, ka vismazāk jārunā. Kāds būs sveiciens žetona vakara skatītājiem? Lai vakars izdodās. Mani sauc Elīna Linarte, un izrādē es tēloju Saneti Druli, un jūs skatāties Ilūgstes TV. Tavs mīļākais izteiciens? Lugā? Jā. Kā es saku? Tiešām, labs izteiciens, jā. Par ko tu vēlies kļūt nākotnē? Palicis uz ritiņa. Lai jums dodās. Mani sauc Andris Kozinda, izrādē es esmu Edīns Brožonis, un jūs skatieties Ilūgstes TV. Vai tev patīk tava loma izrādē? Nē. Kāpēc nē? Vienkārši nepatīk par sporta skolotājiem. Labi. Par ko tu vēlies kļūt, kad izaugsi? ASV prezidents. Murīgi. Mani sauc Santa Krapāna, izrādē es esmu Saiva Spūra. Jūs skatāties Ilūgstes TV. Kāpēc tavs tēls ir viskrūtākais lugā? Jo es vienmēr bremzēju un patīk krist. Par ko tu vēlies kļūt, kad izaugsi? Baletdejotāji. Mani sauc Arnis Kaļiņins, es izrādē tēloju Paulu un skatieties Ilūgstes TV. Patīk tava loma izrādē? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka kāpēc beidzas ar kā. Par ko tu vēlies kļūt nākotnē? Par ministru prezidentu. Lai izdodas. Paldies. Mani sauc Santa Kaušula, izrādēs esmu Kristīna Mucinieci. Jūs skatāties Ilūgstes TV. Vai tev patīk tava loma izrādē? Jā, patīk. Kāpēc tev viņa patīk? Jā, interesanti būt par skolotāju. Par ko tu vēlies kļūt nākotnē? Par tālu braucēju. Mani sauc Ladislavs Korotkovs, es izrādē tēloju Sašku, alkoguļi, un jūs skatāties Ilūgstes TV. Kāpēc tavs tēls ir vislabākais lugā? Tāpēc, ka alkoholīgi ir labākie cilvēki pasaulē. Par ko tu vēlies kļūt nākotnē? Es gribu kļūt par alkoholīgu. Nākotnē arī. Kāpēc? Kāpēc tieši tāda izvēle? Tāpēc, ka alkoholīgs tas ir ļoti grūta profesija. Mēs cīnāmies ar alkoholu un nedodam parastam cilvēkiem to lietot. Es skatos, ka šī cīņa ar alkoholu atspoguļojas arī uz jūsu veselību. Piemēram, es ļoti pamanām ir tas, kā jums drep rokas. Tas ir no alkohola vai stress vai Tas ir gadi prakse. Tas ir katru dienu treniņi un treniņi. Visu laiku tā. Tagad jums arī jau bija treniņš vai vēl tikai būs? Tagad esmu pats treniņā, vēl neatlaidavu. Kā lūdzu. Mani sauc Žana Šaraņina, izrādē esmu Signe, tiekamies Ilūgstes TV. Vai tev patīk tava loma izrādē? Jā, man patīk mana loma izrādē, jo man patīk teātras spēle. Par ko tu vēlies kļūt nākotnē? Nākotnē es vēlos strādāt gatarī, jo tas ir manas dzīves aicinājums. Lieliski. Mani sauc Deivis Pilts, izrādē es esmu dejotājs, un jūs skatāties Ilūgstes TV. Vai tev patīk būt par dejotāju? Jā, tā ir mana mīļākā profesija. Kāpēc? Kā tu to lūdzu? Tur ir daudz kustību, un man patīk kustēties. Labi. Par ko tu vēlies kļūt nākotnē? Par dejotāju. Kāpēc tieši par dejotāju? Nu, es jums teicu. Mani sauc Zacipā Ķeča, un es izrādē tēloju Dārtu. Jūs skatāties Ilūgstes TV? Kāpēc tavs tēls ir vislabākais lugā? Tāpēc, ka es tēloju izcilu trompetisti. Tā. Par ko tu vēlies kļūt, kad izaugsi? Vēlētos kļūt par izcilu ugunsdzēsēju. Lai izdodas. Uzsāk, mani sauc Romāns Mašņuks, izrādēs esmu skaņas režisors un šī Ilūgstes TV. Vai tev patīk tas, ar ko tu nodarbojies izrādē? Jā. Jo man patīk strādāt ar mūziku, jā, paldies. Man patīk strādāt ar skaņām, es esmu muzikants, jā, man patīk strādāt ar skaņām. Jā, es jau to teicu. Jā. Par ko jūs vēlaties kļūt nākotnē? Par skaņu. Par skaņu? Kāpēc tāda izvēle? Ziniet, skaņa ir neredzama. Jā? Es gribu būt neredzams. Bet dzirdams. Bet dzirdams.
Kāpēc tieši par skaņu? Nu, jūs negribētu būt... Jo skaņa ir ļoti stipra, man tas skaņa var nogalināt. Jā, kādā veidā? Piemēram, paņemat cūku, uzlieciet viņai austiņas un ieslēdziet skaņu apmēram 200 decibelos. Viņi vienkārši uzsprāgs galvu. Tas jau ir pārbaudīts? Tas ir pārbaudīts. Jā, jūs pats es tā kādu cūkas, jā. Ja man vajadzēs nokaut cūku, es zināšu. Sveika, Dini. Sveika, Dini. Man tev viens mazliet jautājums. Kāpēc? Kas tu būsi, kad paveiksi ilustrācijas 12. Interesants jautājums, viennozīmīgi. Es vēlētos būt, kad pabeigšu 12. klasi par... Vispār es nezinu, vai ir tāda profesija, bet es gribētu skatīties seriālus un likt tiem vērtējumus. Jā. Ideāli. Mani sauc Romanis Timšāns, izrādē es esmu Pēteris, un jūs skatāties Ilūgstes TV. Kāpēc tavs tēls ir viskrūtākais lugā? Mans tēls ir viskrūtākais, tāpēc, ka man ir stilīgas brilles. Tiešām stilīgas. Tava mīļākā rinda no izrādes. Kā es saku? Mani sauc Anne Strada, izrādē es esmu Amanda. Jūs skatāties Ilūgstes TV. Kāda ir spilgtākā atmiņa no mēģinājumiem? Kad mēs izdzērām Dinijas ūdeni. Un par ko tu vēlēsi kļūt nākotnē? Par ūdens līderi. Mani sauc Gatis Vaidūns. Izrādē es esmu Agris. Jūs skatāties Ilūgstes TV. Par ko tu vēlēsi kļūt nākotnē? Par renegātu. Mani sauc Karina Rimoviča, izrādēs esmu Galina, un jūs skatāties Ilūgstes TV. Vai tev patīk izrādē tava loma? Jā, patīk. Kāpēc? Jo ir maz jārunā. Par ko tu vēlēsi kļūt nākotnē? Par krokodilmetnību. Man patīk krokodīli. Labdien! Mani sauc Jānis Salde. Es izrādē tēloju Aivaru Magoni, un jūs skatāties Ilūgstes TV. Par ko tu vēlēsi kļūt nākotnē? Par krievu valodas skolotāju. Kāpēc tieši par krievu valodas? Man ļoti patīk krievu valoda. Mani sauc Egita Smikirsta, un izrādā es tēloju Lanu Ramdāni. Un jūs skatāties Ilūgstes TV. Kāpēc jūsu tēls ir visforšākais lugā? Mans tēls ir visforšākais lugā, jo es esmu vienīgā skolotāja, sieviešu veidīgā, kas uz skolu brauc ar mašīnu, jā. Kas jūs būsiet, kad jūs izauksiet? Savu dzīvi es vēlētos saistīt ar medicīnu. Labdien, mani sauc Edgars Kucins, izrādēs tēloju Jurgi, jūs skatāties Ilūgstes TV. Kāpēc tavs tēls ir vislabākais lugā? Jo es esmu Jurgis. Jo Jurgis ir Jurgis. Jo Jurgis ir Jurgis. Ļoti interesanti, jā. Hei, mani sauc Zanda Buldura, un izrādājas tēloju Anna Kliesa, un jūs skatāties Ilūgstes TV. Vispilgtāk atmiņu mūsu mēģinājumu. Jā. Varbūt tas, kā mēs nespējām koncentrēties, skatoties acīs mūsu direktoram Magonam, un kā man sit skolotāja Kuzma. Mani sauc Vladislavs Germanovičs, esmu scenogrāfa palīgs, jūs skatāties Ilūgstes TV. Spilgtākā atmiņa no mēģinājumiem? Deja. Kāda? Liela, skaista deja. Gara. Burvīga. Mani sauc Dinija Jevļadova, es lugā tēloju Beāti Kuzmu, un jūs skatāties Ilūgstes TV! Man izmanto no skolas. Es nesaprotu, ko jūs visi no viņas gaidījāt. Viņa nav nekas cits kā tipiska pavadinātāja. Sveiki, mani sauc Arturs Petenko un izrādē es tēloju Bruno Kreizvargu. Jūs skatāties Ilūgstes TV. Par ko tu gribi kļūt, kad pabeigsi 12. klasi? Par ko? Par šito. Koku. Par halturčiku. Strādāšu par 80 mēnesi. Mani sauc Asnāte Lete, izrādē es tēloju Šarloti Jebloti, un jūs skatāties Ilūgstes TV. Tavs sveiciens žetona vakara skatītājiem.
lai viņi noteikti nāk turpmāk uz mūsu izrādēm. Jā, nākamajā nedēļā noteikti mēs rādīsim šo Lugu Dēles teātrī, un noteikti nākamos mēnešus būs redzams arī kinoteātros. Sveiki, mani sauc Artis Patenko, un es izrādē esmu Oļegs, un jūs skatāties Ilūkste TV. Kāpēc tavs tēls ir pats krūtākais šajā lugā? Oļegs atbilst manam vairāki rakstura īpašības, un viņš ir tāds azartisks tēls, tāds patvaļīgs, brīvi domājošs tāds. Mani sauc Iveta Kičevska, es izrādē tēloju Vinatu Kreisi, un jūs skatāties Ilūkste TV! Kāds jūsu tēls ir vislabākais izrādē? Jo es esmu mācību daļas vadītāja. Par ko jūs gribat kļūt, kad jūs izaugsiet? Noteikti Ilūkstes domes priekšsēdētāju, jā.